veltīsim laiku tagad motociklam. Un ko mēs darīsim? Mēs nomainīsim eļļu. Tieši tā. Eļļa ir te, filtrs ir te, viss ir kārtībā, ķersimies pie darba. Nu ko, kā teica viens mans labs paziņa, paņeslojs gavno pa trūbam. Daudzus gadus atpakaļ es atbraucu uz Lujas veikalu Vācijā, un tur ieraudzīju šitādu foršu plakanisku kannu. Protams, viņas var tagad arī internetā nopirkt, un ko? Tajā laikā es tik plakanas redzējis nebiju. Un viņi ir ārkārtīgi ērti eļas noliešanai, vienkārši bombiski. Viss aizgāja. Anglijai baigi foršais veikals saucās B&Q. Tur viss kaut kas padodās, viss kaut kas priekš celtniecības mašīnas, nu, kaut kas līdzīgs depiņam, jā. Un tur es nopirku šitādu te foršu gumijas attaisāmo da jebkam. Es viņu izmantoju priekš tā, lai atskrūvētu vaļā filtrus gan mašīnām, gan motocikliem. Ideāli štēli. Skrūvējam vaļā eļas filtra. Aiziet. Ārā es viņu uzreiz nemetīšu. Tā iemesla dēļ, ja gadījumā jaunais kaut kāda iemesla dēļ nedara. Es vienmēr to daru pašās beigās. Vizuāli ārkārtīgi līdzīgs, bet ko es gribēju pateikt? Ir ļoti daudz filtri, kuriem aizmugurē ir šitas pipsiks, jā. Un man pirms tam bija Honda Deville, jā, un viņai šitas te pipsiks, ja nopirka filtru ar viņu, tad, kad ņēma centrālo padnošku augšā, jā, tad viņš aiz viņa aizķerās un izsit ārā viņā caurumu. Un to tu neredzēji, iekams tu nesāki braukt, un pēc tam, braucot no viņš, te sāk figārīt ārā eļļa pa taisno uz aizmugurējo riteņu. Esiet uzmanīgi. Šitas ir oriģinālais, un šitas ir neoriģinālais. Šitam motociklam labi, viņam centrālās padnoškas nav, tā kā viss būs kārtībā. Kā mērīt un kur liet eļļu? Dažādiem motocikliem tas ir dažādi. Manējam ir šādi. Viņam ir atsevišķs korķīts augšā, kurā eļļu ieliet, bet viņā nav mērkociņa. Mērkociņš stāv šeit lejā, izskrovējās ārā, un redz, kur var paskatīties, cik daudz eļļas iekšā. To ērtāk izdarītu un neko nesaplēstu, es to darīšu caur blaķeni. No. Paskatīsimies. Neieskrūvējot ir maksimums, un ieskrūvējot ir pāri maksimumam. Ļoti labi. Tas nozīmē, ka tad, kad iedarbināšu motociklu, eļļa ieies iekšā filtrā, līmenis būs tieši vietā. Kaifs!